Mani sauc Kristaps, un šodien es pastāstīšu par savu bēbi. Nu, ko apskatīsimies no ārpuses, ko mēs te redzam. Prikulīgi spārni melnā krāsā. Šeit bišķiņa korozija. Tas ātrumu neietekmē. Moldings pieskrūvēts ar savilcējiem. Apakšā viss stilīgi ar grubuli nopūst. Profesionāli piemetināts slieksnis. Jā, kas ir tālāk? Vēl bišķiņa korozija. Nu, protams, diski. Diskus es nesen uzliku. Tie ir 16 kaut kādas normālas gumijas, apmēram, braucams. Tā, galvā. Te bišķiņa korozija. Tad, kad taisa ciet bagāžnieku, atsprākst vaļā numuru rāmītes. Tas. Šeit 3D karbonā benzīna bākas vāciņš. Šeit bišķiņš spakteli ir nosēdusies. Straks. Tā, kas ir priekšā. Te bišķiņi rūsiņi. Izšķaidīts bumpers, kas ir savilkts ar savilcējiem. Tā apmēram no vizuālā tas būtu viss. Kas vēl, tad bišķiņi vietām bez korozijas arī no ātruma laka ir nonākusi nost. Tāds vēl mīnisiņš. Nu ko, apskatīsim salodu. Tā, kas pirmais, kas krīt acīs? Tas būs atvieglotās durvis, kas īstenībā man nolūza šitā te ručka. Te es gribēju kaut ko sataisīt un nav laika, un tad es vēl netīšām nolūzu to rullīti. Un kroči, nu jā, tā. Ko mēs te redzam? Stūri. Pārējais kā viss stoks. Nu ko, tagad ir paši interesantākā. Ķersimies pie motora. Un to mēģināsim atvērt haubi. Nu, kā es domāju, kas tur būs? 2, 5, 2, 8. Nē. Tas ir 1,8 M40. Nu, apmēram tā. Apgriezieni peld. Izpūtējis kaut kur laiž garām. Apmēram tā. Nu ko, brauksim kādu aplīt. Vēl prikols te ir tāds, ka ieslēdzot gaismas, paneļi iedegās, ka ir ieslēgta aizmugurējā migla. Viņa īstenībā nav ieslēgta, un viņš tā poga reāli neko nedara. Nu, mēram ideja šo vidiku būs tāda, ka es apmēram lielāko daļu kas ir, kā to pateikt, visas kļūmes, kas ir šītam te bembukam, mēģināt sataisīt. Tur kaut kāds apkopīts pa ceļam
Jo pēc idejas sākumā viņš bija nopirks kā winter beaters, bet tā kā šogad ziemas vispār, ziema bija, sniega nebija, tā kā arī nekāda winter beaterošana nesanāca. Tas tā īsumā. Paldies par uzmanību, uz drīz tikšanos. The Force will be with you always.